Labdien, ķepa uz sirds, nāciet lūdzu iekšā ciemos pie mums. Pirms 10 gadiem ķepa uz sirds viesojās visīstākajā kaķu pansijā pie Vigdas un Anda ģimenes Salkrastos. Toreiz abi bija izglābuši un devuši mājas 18 kaķiem. Turklāt Vigda arī rūpējās par Salkrastos klaiņojošajiem kaķiem, gatavoja minčiem ēdienu un veda to uz dažādiem Salkrastu nostūriem, kur savā vaļā mitinājās kaķu kolonijas. Centrālā loma toreiz mūsu stāstā tika iedalīta kaķenītei Grietai, kura lepni sēdēja saimnieka stumtajā ķerrā. Kā pēc 10 gadiem klājas Grietai un cik šobrīd kaķu ir Vigdas un Anda aprūpē, par to mūsu šīs dienas laimīgais stāsts. Lieku pa 4. 4. Atkal 4. Un vēlreiz 4. Dārta, tas nav tev. Tā ir kaste, ar kuru es braucu barot kaķus. Katru dienu. Tā, Dārta, ja tu gribi, tu te vari panašoties. Pagājuši 10 gadi, bet Vigdas sirds joprojām pieder kaķiem. Viņa joprojām 2 reizes dienā turpina barot bezsaimnieku kaķus. Ķer, sterilizē un ārstē. Nesen, piemēram, zāles bijušas nepieciešamas kaķim, kurš gan sadziedējis lausto kāju, taču tā iekaisusi un turpinājusi sāpēt. Viņam individuāli zāles nevar iedot, jo es jau nezinu, pie kur trauciņu viņš ēdīs. Viņi ir 10. Da es visiem 10 ielieku tabletītes. Visi 10 apēd, jo ir ziema, tāpat, kam tur atsiekais, kam tur deguns tek, jā, noder. Tiesa, no plašās siltumnīcas, kur kādreiz kaķiem bija ierīkots brīvdabas restorāns, minčus vasarā ir izkonkurējuši tomāti. Tādēļ Andis ir ļoti izkopis savas prasmes kaķu barotavu un mājiņu būvniecībā. Esmu specializējies uz kaķu barotavu taisīšanu, jo tās barotavas arī jau tagad ir visās malās, visos kooperatīvos. Es jau zinu, cik vajag lielu, cik garu, cik lielu caurumu taisīt, lai kaķi tiek iekšā un lai labs galvu nevar iebāzt iekšā. Šitā ir barotava. Viss sasalis. Ja viņi tūlīt nepēd, tad sasalst. Un es ņemu prom. Nu, te liekam ēst tiem, kam nav mājas vispār. Šobrīd Vigdas un Anda mājās dzīvo 12 kaķu. Mīlule Grieta, kurai nu jau ir vairāk kā 10 gadu saglabājusi mundrumu un dzīvesprieku, taču ķerras vietā tagad labprāt izvēlas automašīnu un izmanto jebkuru izdevību, lai tajā iekļūtu. Un tā kā eju ar sunu staigāt, Grieta nāk līdz. Neiebilst staigāt. Nu, un tagad viņi ir izdomājis, ka viņi visu laiku grib klēpī. Kā es apsēžos ēst brokastis, Grieti klēpī. Kā mēs kāds apsēžamies uz dīvānu, Grieti klēpī. Nu, ko darīt? Turklāt Grieta var lepoties ar ļoti īpašu pieredzi. Saimnieki viņu paņēma līdzi ceļojumā uz Itāliju. Nelielu kultūru šoku par to, kā pret kaķiem izturas citvieta Eiropā, piedzīvojusi ne tikai Grieta, bet arī abi saimnieki. Garā auklā, lai viņi var par zāli staigāt, visu. Kempingā apmetāmies, tad gājām, kur gājām ēst. Ļoti interesanti vispār Itālijā. Viņa groziņā nolikām zemē, pienāk oficiants, uzliek uz krēslu. Rāda, ka nē, zemē nevajag. Tad bijām San Marino tādā juvelieru veikalā. Un tur staigājām, visu mums tāda speciāla soma viņai, viņa tai somiņā. Un viena no pārdevējiem ierauga, ka tur kaķis. Un tā tagad saskrien citas un tā vadītāja. Un lai to somu tais vaļā un lai to kaķīti laiž ārā, viņas grib samīļot un viss. Un Grieta pa to veikalu. Un viņas visas viņu mīļo. Lai gan Salkrastos joprojām tradicionāli vissāpīgākā vieta ir vasarnīcu rajoni, kur pēc vasaras sezonas ir daudz pamestu kaķu, Vigda atzīst, ka pēdējo gadu laikā cilvēki tomēr ir kļuvuši apzinīgāki.
Šoziem pie viņas pat ir vērsušies vairāki kaķu saimnieki, kuri savus vasarā pieradinātos mīlulīšus lūguši Vigdai ziemas laikā pabarot. Sapērku vistu sirdis, ja, dod viņiem katru dienu. Aknas, samaļu gaļu, maltu gaļu, tādu labu ēdienu dod. Ja? Nu, un tad cilvēki, tā kā tie, kas palūdz, tie arī naudu iedod, par ko barot. Tas ir 1. gadu. Agrāk teica tā, vai jums jau doma dod naudu? Ja? Tad es sapratu, ka nekādu naudu doma nedod. Doma tikai sterilizācijai piekrīt. Ja? Man nav problēmas uzrakst iesniegumu, ka vajag, piemēram, 15 kaķis sterilizēt. Ja? Es braucu, es vispirms sapērku kaķiem. Ja? Nu, tad pašiem, kaut ko. Nu, mēs jau esam tādā vecumā, cik mums pašiem vajag. Ko mums vajag? Drēbes ir, apavi ir, pēduši esam. Ko mums vajag? Es saku, viss, ko nopelnu, visi priekš kaķiem. Katra dzīvnieku glābēja sapnis ir, lai pienāktu tādi laiki, kad vairs nav neviena pamesta kaķa vai suņa. Tomēr gan Vigda, gan Andis ir pārliecināti. Tāda laika nepienāks. Abi gan atzīst, cilvēku neiejūtība un nežēlība ir gājusi mazumā. Turklāt atrast minčiem jaunas mājas ir kļuvis vieglāk. Cilvēki tomēr grib sev dzīvnieciņu mājā. Ja? Bija tāds laiks, kad vispār par to runāt nevarēja. Un otrkārt bija tāds laiks, kad tie kaķi bija šausmīgi slimīgi un bija tās miskas, un viņi tur bija strutainām acīm, tie mazie. Šausmīgi bija sākumā. Tagad ir daudz labāk. Tagad kolonijas paliek mazākas. Ja? Vairāk atbildīgi cilvēki. Tomēr abi uzsver mīlestību un reizē atbildību pret dzīvniekiem bērni iemācās ģimenē. Vigda saka, bezatbildīgākais ir tas, ka vecāki atļauj bērniem kaķi paturēt uz laiku kā rotaļlietu. Interesanti, vai kā spēlējās, vai cik jauki maziņi, bet viņi jau aug lielāki. Un tad gribās doties ceļojumā, kur to kaķi likt? Izliksim ārā, gan ja viņš peles ķers. Es braucu no kooperatīviem prom. Lai ķert peles. Kādas peles ziemā? Kur? Ja? Un tad tie kaķi, viņi meklē tās vietas, kur ir barotavu. Un tad, piemēram, saulītē, bija 4 kaķi vasarā. Tagad ir 15. Ja? Viņi sanāk no malām, izsalkuši, izbadējušies. Tad mēs saliekam mājiņā pilna rēdamā. Un līdz pavasarim viņus izvelkam. Ar likumdošanu neko neizdarīs. Tas ir, es domāju, ka tieši varbūt jūs dariet ļoti labu darbu ar saviem reklāmas raidījumiem. Varbūt arī daži citi raidījumi tiešām, kas liek cilvēkiem aizdomāties. Andis ikdienā dodas uz darbu, bet Vigdas ikdienas galvenās rūpes ir par saviem un visas apkārtnes kaķiem. Iedomājieties, es esmu pensijā. Ar viņiem es esmu izsmējusies. Ar viņiem ir tik interesanti. Ja? Vienu dienu viņi sakāpuši visu tai naudas kokā, trietā. Tas koks līgojas. Es domāju, ja viņš tagad nokritīs visu tās smiltis, visi zemē, aplikām restus apkārt. Kā jūs domājat? Otiņš zem visām restēm ir atkal kokā. Es jau varbūt arī bez kaķiem iztiktu. Bet nav jau slikti, cik tad es jau darbā eju, bet tomēr, kad atnāk un kad te vakarā nosēžos un kad tas kaķis ielien klēpī, tu saproti, ka tu esi, kas saka, vajadzīgs tam kaķim. Rudi, Otiņ, ejam!